Šajā sērijā ceļamies agri no rīta un braucam kalnā, staigāt pa Svētā Hilariona pils drupām, no kurienes pavaras burvīgi skati uz vidusjūru un tuvējām pilsētām. Pēcpusdienā apskatām Belapais abatiju, bet vakarā jau pārvācamies uz salas austrumu krastu, kur turpmākās dienas dzīvosim galvenā viesnīcā ar nosaukumu Limaks Cyprus de Laks. Dosimies ekskursijā uz spoku pilsētu Famagustu un sērijas noslēgumā atskatīsimies uz redzēto un piedzīvoto. Labrīt! Šodien mēs esam agri cēlušies, jo mums šodien ir lieli plāni un cerams, ka beidzot mūsu plānus neviens vairs neizjauc. Un pirmais, ko mēs gribam šodien izdarīt, ir uzkāpt augšā tajā cietoksnī. Tad, kad mēs braucām uz šejieni, es pat nedomāju, ka tiešām būs tik smuks skats. Esam piebraukuši jau tuvāk pilī. Nolikām mašīnu, iesim, nopirksim biļetes. Izrādās, šeit pieņem tikai skaidrā naudā, un mums viņu turku liras vispār nav, bet mēs sarunājām, mēs samaksāsim 6 eiro. Yes. Un dabūsim 2 biļetes. Šajā karstumā esam pakāpušies 20 pakāpienus, no varbūt 30, bet jau ir aizdusa. Reāli jau ir karsts, un nezinu, ja mums tiešām būs jākāp tur augšā, tad es nezinu, kā mēs to izturēsim, skatieties, kur jākāpj. Augstu Kirēnijas kalnu grēdā, no kuras pavaras skats uz vidusjūru un apkārtējiem Ziemeļkipras rajoniem, atrodas Svētā Hilariona pils. Tā joprojām ir viena no vislabāk saglabātajām krustnešu pilīm Kipras salā. Kāpēc mēs tikai šodien te atbraucām? Šeit mēs redzam īsto Ziemeļkipru. Tiešām skati ir tik skaisti. Bet kā pats galvenais visu laiku, kā tajos laikos šeit Klintī augšā šo visu uzbūvēja. Par ko viņi ar striķiem vilka augšā visu tos būvmateriālus. Tas ir reāla pils. Interesants fakts no ceļojuma bodas. Protams, ir grūti iedomāties, kā pirms daudziem gadsimtiem tika būvēta šī pils, bet iespējams šī pils ir bijusi par iedvesmas avotu Volta Disneja filmai Sleeping Beauty. Pirmais ieteikums braucot uz šejieni – ierasties šeit agri no rīta, kamēr saule vēl nav augstu debesīs un nekarsē tik spēcīgi. Otrais ir stingri apavi, ar kuriem vajadzēs pievārēt daudzus pakāpienus. Pēdējie metri. Un trešais – īpaši karstajos mēnešos apmeklētājiem jāņem līdzi daudz dzeramā ūdens. Juhu! Mēs to pievārējām. Mēs esam uzkāpuši pašā augšā. Un šeit no augšas, protams, un tie skati kaut kas vienreizēs. Jo kāpiens bija diezgan nikns. Īstenībā ir saulīta, karsts. Rokas visas slapjas ir. Ne tikai rokas. Lelda saka, no aizmugures mani bildēt nevar, jo mani gaiši šorti. Saprotiet pats, kā es izskatos. Mēs jau domājam, kā atkal mūsu plāni izgāzīsies, bet nekā. Mēs esam gudrāki. Atkal mums nebija skaidrā nauda. Bankomāts vienīgais šeit ir saplīsis. Nevienā kafejnīcā atkal nevarēja norēķināties ar karti. Staigājām no vienas kafejnīcas uz otru, izdomājām, ka mēs varētu sarunāt kādā veikaliņā vai kafejnīcā, ka mēs kaut ko it kā nopērkam pa karti, un viņi mums iedos skaidru naudu. Un beigās tiešām satikām tādus angļu vīriešu divus, kuriem pieder maziņa kafejnīciņa, un viss sanāca un palīdzēja mums baigi labi. Šodien mums viss beidzot iet pēc plāna, vismaz pagaidām.
Un šobrīd esam atbraukuši uz otro apskates vietu, un tā ir Belepais abatija. Un, man liekas, mums atkal ir paveicies, jo vieta jau tagad izskatās brīnišķīga. Belepais abatija ir klostera drupas, ko uzcēla 13. gadsimtā. Šīs drupas atrodas 220 metru virs jūras līmeņa, un no tām pavaras burvīgs skats uz Kirēniju un Vidusjūru. Labi, ka to naudiņu atradām un ienācām. Uz vienu pusi ir kalni, uz otru pusi jūra. Ir īsto vietu izvēlējušies. Wow. Cik skaisti. Belepais abatijas arhitektūra un dizains ir patiesi pārsteidzoši. Abatija lepojas ar satriecošu gotikas un bizantiešu stilu sajaukumu, ar sarežģītiem kogriezumiem un grezniem rotājumiem uz sienām. Neskatoties to, ka Belepais abatija ir vairāk nekā 700 gadus veca, tā ir ļoti labi saglabājusies un mūsdienās tas ir populārs turismu galamērķis. Ir tiešām karsts, kaut gan mēs esam augstu kalnā. Šodien, man liekas, ka solīja 38 grādus, ir traki, mēs svīstam. Tagad iztaigājām to abatiju, tiešām burvīgu vietu. Brauciet noteikti, obligāti. Tagad mēs apsēdāmies kafejnīciņā, padzersim kofiju, bet šī vieta te ir forša arī tas, ka te ir kur pastaigāt tādas mazas ieliņas, smukas kafejnīciņas, restorāniņi, veikaliņi. Kaut kas jau tāds savādāks, sakoptāks nekā tajā lejā, kur mēs dzīvojām. Ir tomēr atšķirība, jā. No Kirēnijas reģiona dodamies tālāk uz salas austrumu piekrasti, Bafras pilsētiņu, kur noslēdzošās dienas dzīvosim lieliskā viesnīcā Limak Cyprus Deluxe. Par šo lielisko iespēju dzīvot šajā burvīgajā viesnīcā ir jāsaka liels paldies mūsu draudzenei Gunai, kuru jūs esat redzējuši Turcijas 2. sērijā. Mēs esam atbraukuši uz Bafru, apmēram 1,5 stundas braucienā no Girnes, kur mēs dzīvojām 4 naktis. Un tagad mēs esam atbraukuši uz nākošo viesnīcu. Mēs esam vienkārši šokā. Izvedīšu ekskursijā. Tātad šeit mums ir minibārs. Viņš ir pilns ar dzērieniem un uzkodām. Tātad man ir ļoti liela garderobe, lai es varu salikt visas savas sapirktās drēbes. Šeit ir guļamistaba, skaista, plaša, gaiša ar zeltiem, ar televizoru. Un šeit ir mums atpūtas zona. Un kā jums patīk? Mums no viesnīcas padarīja komplimenti, mums ir vīns, augļi, saldumi. Mēs tā labi panašķēsimies. Un mums ir tāda burvīga terase, viņa ir liela. Bet, kas man vislabāk patīk, šī vietiņa. Oi, kā es te varēšu atpūsties. Un no mūsu balkona paveras lūk šāds skats. Šī visa milzīgā ir viesnīcas teritorija. Šeit ir daudz restorāni, bāri. Mēs redzam baseinu, bāru un restorānu apkārt baseinam. Mēs arī redzam akvaparku, tur ir pludmala. Mēs vēl nezinām, kas tur ir, jo mēs neesam bijuši, bet mums jau viss patīk. Šī mūsu vanas istaba. Es nespēju pat izteikt vārdos, kā mums ir paveicies. Šis tiešām numuriņš ir viens no labākajiem, kādā mēs esam bijuši. Mēs vēl neesam izstaigājuši visu to viesnīcas teritoriju. Es domāju, ka mums būs vēl daudz pārsteigumu, ko jums parādīt. Jā, un žēl, ka tas viss mums tikai 2 dienas. Labprāt te pavadītu nedēļu. Reāli esam tādā šokā. Kā jau Leo teica, laikam tādā numuriņā līdz šim mēs vēl neesam dzīvojuši. Kad mums ir tik liela guļama istaba. Patreiz sajūtas tādas, wow! Tā kā Leo teica, kāpēc mēs neesam šeit uz nedēļu? Mēs esam tikai uz 2 naktīm. Viesnīcā ir tik liela teritorija, ka mēs, kad negribam staigāt ar kājām, mēs pabraukāsimies. Jau pirmajās minūtēs esam sadraudzējušies ar meiteni no recepcijas, un viņa ir gatava mums izrādīt viesnīcas teritoriju. Un pirmais, kur dodamies, ir disko bārs.
kas atrodas pludmalē un kur katru vakaru notiek ballītes. Šorīt ceļamies tā agrāk, vēlamies iepazīt visu šo teritoriju un nobaudīt rīta peldi jūrā, kur visa pludmale ir zeltītām smiltīm un atgādina kādas Maldīvu salas. Agro saulstaru apspīdēt izbaudām gan jūru, gan pašu teritoriju. Vakar tā sapriecājāmies par savu numuriņu, ka īsti mēs viņu nemazām tā arī neapskatījām. Izrādās šorīt no rīta mēs tikai pamanījām vēl vienu lietu, bet izrādās, ka mums ir vēl var aiziet aiz stūra un tur ir kur pasauļoties. Opā! Ko es gribu uzreiz uz priekšu jūs pabrīdināt, ka baigi uzticēties navigācijai ir ļoti grūti šeit. Nu, viņa visu laiku grib aizvest mūs, es nezinu, kā pa kādiem ceļiem tagad atkal viņa mūs ved vienkārši. Sākumā es domāju, nu nevar būt, tiešām mums šeit ir jānogriežās. Mums ir jābrauc pa tādu ceļu, es tūlīt jums parādīšu, pa kādu ceļu mūs aizved navigācija. Tāds ceļ, ka pretī sāk zīloņi nāk. Nu, apmēram jā, tā kā it kā mēs brauktu pa safārī kaut kur. Sērijas turpinājumā iepazīstam viesnīcas teritoriju un dodamies uz 5. pasaules lielāko spoku pilsētu Famagustu, kura līdz 1974. gadam bija modernākais pasaules kūrorts un kur atpūtās pat Holivudas zvaigznes, bet sērijas noslēgumā atskatāmies uz saviem piedzīvojumiem. Pavasara cenu bums ir klāt! Izbaudi vilinošo Turciju no 330 eiro, atklāja romantisko Eviju, Korfu vai Krētu no 420 eiro, iepazīsti Batumī vai Bodrumu no 530 eiro, atpūties Melnkalnē vai Albānijā no 375 eiro. Laiks doties atpūtā. Rezervē vairāk kā 1000 saulainākos ceļojumus mājaslapā ceļojumubode.lv. Iepriekš sērijā ceļamies agri no rīta un braucam kalnā staigāt pa Svētā Hilariona pils drupām, no kurienes pavaras burvīgi skati uz vidusjūru un tuvējām pilsētām. Pēcpusdienā apskatām Belapais abatiju, bet vakarā jau pārvācamies uz salas austrumu krastu, kur turpmākās dienas dzīvosim galvenā viesnīcā ar nosaukumu Limaks Cyprus Deluxe. Raidījuma ģenerālsponsors ceļojumubode.lv. Ceļot bez robežām televīzijā jau ir 5. gadu un esam pateicīgi saviem skatītājiem par šo kopā būšanu. Tādēļ sadarbībā ar hukusbukus.com esam sarūpējuši lielisku balvu dāvanu karti 250 eiro vērtībā, un pie šīs dāvanas varēs tikt kāds no jums, kas aktīvi komentēs mūsu jauno sezonu Gold Barbell YouTube kanālā. Esam ar Leldi atbraukuši līdz Kapalimāras pamestai pilsētiņai. Mums sanāca nedaudz pabraukt ar viņu. Nu, sajūtas ir ļoti dīvainas un ļoti tādas. Ļoti liela pilsēta, iežogota pamesta, un apkārt ir jauna pilsēta, kurā dzīvo cilvēki. Un kaut kāds sajūtas ir baigi, tādas ļoti savādas un interesants. Un īstenībā šo tikai vairākus gadus apakaļ atļāva ienākt šeit turistiem. Tā kā liela daļa šo vēl nav redzējusi. Jā, šeit biļets, kā ieejas biļets nav jāpērk, bet šeit var izīrēt vai nu riteņus vai skūterus vai bagiju ar vadītāju. Mēs ņemsim 2 skūterus. Leldi izrādās nekad nav braukusi ar skūteri. Tu skūteris? Yes. Jā.
Braucam, cik tālu varam aizbraukt. Varoša, jeb Famagusta, bija ne tikai populārākais turistu galamērķis Kiprā, bet līdz 1974. gadam tas bija viens no populārākajiem turistu galamērķiem visā pasaulē. Un pat tādas slavenības kā Elizabete Taylora, Ričards Bērtons, Rakela Velša un Bridžita Bardo bija iecienuši šo pilsētu. Famagusta bija salas vadošā pilsēta turisma nozarē, un tajā laikā aptuveni no 100 viesnīcām, kas darbojās visā salā, 45 bija Famagustā. Neiedziļinoties politiskajos faktos, starp Kipras turkiem un Kipras grieķiem izcēlās karš, kas sadalījis salu uz Ziemeļkipru un Kipru, un šīs kara darbības rezultātā 1974. gada 14. augustā dažu stundu laikā iedzīvotāji bija spiesti bēgt un pamest savas mājas, un nekad tā arī nevienam nebija iespēja atgriezties līdz pat mūsdienām. Pa vidu visām vecajām pamestajām lielajām viesnīcām ir tāda ieeja arī uz pludmali, uz jūru. Nu, reāli jau atkārtošos, bet tiešām braucu un nesaprotu, kāpēc tas viss nav atjaunots, kāpēc šeit nenotiek, nezinu, kaut te visu nojaukt un uzcelt pa jaunu, jo te tāda pludmala te pat blakus ir. Bet braucu. Ūdens riktīgi tīrs un zils. Jā, viss te ir. Riktīgi apstiestā krāsa. That close? Okay. Īstenībā te mājā var redzēt, kur ir šauts. Kaut ko sargā, tik nezinu ko. Kafejnīca ir. O, kā izskatās priekšu riktīgi, ne? Nelielu pilsētas daļu 2020. gadā atvēra apmeklētājiem, un tagad katram ir iespēja savām acīm redzēt šo pagājušā gadsimta kūrortu. Ja kādreiz uz šīm ielām bija daudz restorānu un bāru, modes veikali, dažādi naktsklubi un izklaides vietas, tad tagad viesnīcu koridoros dzīvo vējš, un laika gaitā daba ir sākusi atgūt daļu pilsētas. Iztaigājuši Spoku pilsētu un esam radījuši sevi lielus iespējas. Esam tagad uz Famagustas vecpilsētu atbraukuši, un visa šī vecpilsēta ir tādos tā kā lielos mūros. Jā, visapkārt ir liela mūri. Noderīgs un arī interesants fakts no ceļojuma bodes. Ja jūs ielidojat Ziemeļkiprā un gribat apceļot arī Kipru, tad Kipras robežsardzei var nepatikt jūsu ierašanās salā caur Ziemeļkipras lidostu, un viņi to var uzskatīt par nelegālu iekļūšanu uz šīs salas. Bet tā kā mēs, latvieši, esam Eiropas Savienības valsts pilsoņi, tad viņiem nav pamata mūs neielaist. Ja kas, mēs sēžam tajā priekšējā mašīnā. Beidzot, mēs esam iznākuši arī apskatīt viesnīcas teritorijas saules gaismā. Šobrīd mēs esam atnākuši uz tādu āru zonu ēdināšanas, kurā brīdī arī guļot pie baseina, arī pelkustīmā var atnākt un paēst. Mūs tikko pārsteidza, atnesa mums šādus kokteļus. Ļoti skaisti, tur pagaršosim, garšīgi. Es arī nezinu, vai viņi ir alkoholiski vai bezalkoholiski.
ballītes, šovi, disko, dziedāšanas un dejošanas šeit notiek katru dienu, no rīta līdz vakaram. Šajā viesnīcā gan brokastis, gan pusdienas, gan arī vakariņas ir tik bagātīgas un ar tik lielu izvēli, ka pirmajā vakarā es no tā visa lielā piedāvājuma apjuku. Es izgāju ārpusē, kur ir grillbārs, un pirmās manas vakariņas bija tikai grilēta gaļa. Bet, lai pagaršot visu šo lielā ēdiena klāstu, iespējams ar nedēļu šeit nepietiek. Ziemeļkipra pat tiešām ir īsta paradīze tiem, kam patīk garšīgi paēst. Un, protams, arī daudz paēst. Mūsu otrais vakars šajā brīnišķīgajā viesnīcā, diemžēl arī pēdējais, un baudīsim šovakar vakariņas Turku restorānā ar, manuprāt, pašu skaistāko skatu. Mums ļoti garšo turku ēdieni. Galvenokārt arī visur ir turku ēdieni, jo Ziemeļkiprā, jo, protams, šeit dzīvo daļa turki. Mums jau ir atnestas mezē. Tad jau mēs redzēsim, ko mums vēl šeit piedāvās, ko baudam vakaru. Pēc vakariņām restorānā lēnu garu nākot atpakaļ uz viesnīcu, pa ceļam piestājam vēl apskatīties vakara šovu, un šovakar viesus priecē īsts Maikls Džeksons. Bet ko mēs tāds neliels kopsavilkums par šo. Un arī sākumā mēs domājām, jā, šeit ir Turcijas puse un kiprioti, kas šeit dzīvo, bet šodien mums atkal vietējais, kurš ir īsts turks, kas ir atbrauc šeit strādāt, stāstīja, ka pilnīgi atšķiroties turki, kas ir Turcijā, un turki kiprioti, kas esot šeit. Ne viņiem esot saglabājusies turku kultūra, ne kaut kas cits, jā, valoda ir viena, bet visā pārējā ziņā viņš saka pilnīgi dažādi cilvēki. Bet ēdiens, man liekas, bija pilnīgi tas pats, kas Turcija. Pirms gada bijām Turcijā un atbraucot uz šeit arī domājām, ka šeit ir Turcija, un tiešām mēs sapratām, ka šī atšķirās no Turcijas. Protams, pirmām kārtām ar to, ka bija jābrauc pa kreiso pusi, un kas tur labajā pusē jau ar to vien viņa atšķīrās, bet viņa tiešām ļoti stipri atšķīrās, un varbūt tādēļ, ka mēs bijām atbraukuši nevis atpūsties, bet atbraukuši tādā, kā jūs jau ziniet, darba darīšanās, mēs atbraucam šeit filmēt. Visu laiku sākumā mums kaut kas negāja, vai zvaigznes bija sastājušās nedaudz nepareizi, vai kas, bet... Es domāju, ka pie šīs salas daļas, pie Ziemeļkipras, ir jāpierod, jo iespējams, ka daudziem būs tā, ka tās pirmās dienas būs tādas dīvainas, to viņu nepunktualitāti. Bet tad jau, kad tu pierodi un tev pašam jau tā kā vienalga ir, un tad tu arī sāc skatīties ar citām acīm, un pēkšņi nākamā dienā tu izej ārā un tev liekas, tur ir smuki, un tas ir labi, un tas ir labi. Ko pa pašu vēl šo salas daļu varam pateikt? Kas vēl mūs pārsteidz, viena tāda maza lieta, ka šeit nav vispār sabiedriskais transports. Jā, ja uz šejieni jūs braucat, tad rēķinieties ar to, ka automašīnu jums nāksies īrēt noteikti, jo ar sabiedrisko transportu jūs neizbrauksiet šeit nekādīgi. Viņa vienkārši šeit nav. Mēs pat ielidojot taksi nevarējām dabūt. Jā, to bija baigās problēmas. Atradām cilvēku, kas mūs atved. Bet visā visumā, ja jūs gribat vienkārši atbraukt, nesteidzīgi atpūsties, tad patreiz mēs atrodamies pilsētiņā Bafrā. Šeit ir tikai 4 lielas viesnīcas. Un izejot no teritorijas apkārt, vienkārši nav nekā, vienkārši jums negribēsies vai nevajadzēs iet ārā. Spoku pilsētas vispār ir kaut kas, un pie pašas Spoku pilsētas ir pludmales ar ūdeni tik zilu, kā mēs redzējām Kankūnā. Cilvēki šeit ir ļoti atsaucīgi, ļoti laipni, ļoti pretīm nākoši, un kas pārsteidza mani, ļoti pārsteidza, tas ir cilvēku tieši autovadītājs, šofera laipnība uz ceļiem. Šeit neviens nepīpina. 3 reizes man pa visu laiku uzpīpināja, bet tiešām es tur biju vainīgs. Es nebiju pieredzis vēl braukt pa kreiso joslu. Es ļoti ceram, ka jums patika šie mūsu 2 sēriju stāsti. Ļoti cerams, ka arī jums būs interesi atbraukt. Gribu pateikt to, ka ceļojuma bode
piedāvā uz šejienu braucienus. Un šejienieši ļoti gaida latviešu šeit. Tā kā skatītāji, vēl viena vieta, kur aizbraukt, nav tālu, ir silts, ir fantastiski silts. Tiešām arī cilvēkiem runāja, viņi teica, oktobrī vēl varot sēdēt vakarā ārā maiciņā un šortos un neesot pavisam augsts. Paldies jums un tiekamies jaunos piedzīvojumos. Atā! Nākamajā sērijā esam devušies uz Albāniju, kur sadarbībā ar firmu Itaka aizvedām pirmās 2 dienas pilsētiņā Durres, viesnīcā pie pašas jūras. Satiekam un iepazīstamies ar latviešu meiteni, kas jau kādu laiku dzīvo Albānijā, un kopā ar viņu apskatām pilsētiņu Kruje un nelielu daļu no galvaspilsētas Tirānas. Bet nākamajā dienā dodamies apskatīt 1000 logu pilsētu Beratu, pa nakti paliekam pilsētā Vļore un tālāk mūsu ceļš ved līdz pat pilsētai Ksamila. Cik ļoti tev ir paveicies, ka tu esi mūsu ceļojuma raidījuma skatītājs, un iespējams beidzot ir pienākusi tā diena, kad tu ar visu ģimeni vari atpūsties pilnīgi bez maksas. Vienā no foršām Kemeras viesnīcām Lankora Beach viss iekļauts. Un pirmais noteikums – jums ir jābūt mūsu YouTube kanāla Gold Barbell sekotājam. Otrais noteikums – jums ir jāpiesako Instagramā Lankora Beach profilam. Un visbeidzot, trešais noteikums – jums ir jāatrod Facebook grupa Ceļot bez robežām, jāatrod šis konkursiņš, viņš ir jānošārē savā lapā un apakšā ir jāietago kāds draugs. Un šos konkursa noteikumus jūs varat redzēt mūsu mājaslapā ceļotbezrobežām.lv. Ieiet mūsu mājaslapā, izlasiet visus noteikumus, izpildiet šos visus noteikumus, piedalieties konkursā un jau pirmo ģimeni mēs izspēlēsim tieši uz Ziemassvētkiem. Un jau pirmā ģimene ir tikus pie šīs lieliskās balvas. Apsveicam Evitas un Nila ģimeni! Klausies! Radio SVH populārākos raidījumus arī Spotify. Laipni lūgti Kaunijā, Lietuvas pilsētā, kur aiz katra stūra ir iespējams atklāt kādu kaunastika noslēpumu. Kaunastika ir unikāla sajūta, ko var piedzīvot tikai Kaunijā. Kaunastika palīdz jums iepazīt pilsētu, kas ir kultūras, ielu mākslas, jautrības un pārsteigumu pilna. Galu galā Kaunijā ir tūkstošiem vietu, objektu, lietu un parādību, ko atklāt. Aicinām jūs pārliecināties!